Labdien, šodien atkal esam projektu Darīsim kopā studijā, un es aicināju uz sarunu advokātu Normandu Šlitki, kas ir arī zemes īpašnieku pārstāvis un vislabāk zina, kas notiek attiecībās starp zemes īpašniekiem un dzīvokļu īpašniekiem, daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās. Sakiet, Normand, kas īsti šodien notiek? Cilvēki maksā 4% par zemes lietošanas tiesībām, bet es zinu, ka zemes īpašnieki nav apmierināti ar šīs maksas apmēru un mēģina to apstrīdēt Satversmes tiesā. Varbūt pastāstiet par to sīkāk. Šie 4% radās kā absolūts huligānisms, jo vienkārši divi prokrieviskas partijas deputāti izveidoja absolūti neatbilstoši ne Satversmei, ne Saeimas kārtības rulim saspēli un absolūti nelikumīgi piedāvāja zemes nomas maksu samazināt no 6%, kas ir daudz maz bija saprātīgi, uz 5, 4, 3, kur katru gadu samazinātos. Tur nebija nekāda ekonomiska apmērēķina. Absolūti vienkārši ļaunprātīgi. Protams, šie divi deputāti pārcentās, jo doma bija tāda, ka viens piedāvās 5, 4, 3, otrs piedāvās tās pašas partijas deputāts un komisijas vadītājs piedāvās 5, un tad labējās politiskās partijas, konservatīvas politiskās partijas, redzot, ka divi priekšlikumi 5, 5, 4, 3, un tas nekas, ka tas uz trešo lasījumu, tas nekas, ka šis likums neattiec uz zemes piespiedu nomu, tas absolūti nekas, un ignorēt visus šos faktus, vienkārši bija doma tāda, ka būs kompromiss, un tad, ok, no 6 uz 5, un tad atgriezīsimies atpakaļ pie 5, kas bija līdz 2008. Gadam. Taču šajā gadījumā prokrieviskās partijas pārreikinājās, un arī konservatīvās partijas nobijās nebalsot par šādu priekšlikumu. Tas būtu tas pats, kas apmēram priekšlikums visiem Latvijas iedzīvotājiem rītā uzdāvināt katram 1000 eiro no naudas, kas kaut kā atrast jūrā. Mēģina nobalsot pret to. Zaudēs visus savus vēlētājus. Tieši tā, un notika tā, ka šī pati partija atzina, ka viņi pārcentusies, jo viņi negaidīja neko tādu, ka labajās politiskās partijas tā vienkārši pacēlas rocīgs, ja tās priekšlikums ir, kāpēc, kā mēs varam tādu priekšlikumu noraidīt? Tad rezultātā mēs nomainījām zemes nomas jēdzienu. Nē, mēs nomainījām zemes nomas maksu no 6% uz to, ka nākot uz 15, 14, 3, ignorēt to, ka Satversmes tiesa divreiz bija lēmusi un pateikusi, ka 5 ir par maz. Tas bija pats sākums, jā. Satversmes tiesa pirmoreiz Latvijas vēsturē norādīja uz to, ka šādā veidā likums nepieņem. Un Saeimas priekšsēdētāja, toreiz Mūrniece, pat atļāvās uzstāties ar runu konstitucionālo tiesību seminārā un teikt, ka tas ir Satversmes tiesas uzbrukums konstitucionālām orgānām Saeimai. Piedodiet, Latvijā, šeit nav Lielbritānija. Šeit mums nav suverēns. Mums suverēns ir tauta. Lielbritānijā ir parlaments suverēns un karalis ir suverēns. Līdz ar to Mūrnieces kundzei laikam kāds nebija pastāstījis par to, ka Latvijā parlaments nav suverēns, bet suverēna tauta. Līdz ar to tas bija pirmais precedents, kad Satversmes tiesa atzina, ka ne tikai šie 5, 4, 3 nelikumīgi, bet pats šī likuma pieņemšana ir absolūti neatbilst Saeimas kārtības rulim. Tas mums nedrīgi. Taču Saeima deva laiku veselu gadu Saeimai likumu sakārtot. Saeima neko nedrīk gadu. Satversmes tiesa. Satversmes tiesa sprieduma iedod gadu. Es nezinu, kāpēc Satversmes tiesa to dara. Tas ir Satversmes tiesa ilgstoši to dara. Satversmes tiesas mēram viedoklis tāds, ka nevar taču palikt caurums likumā. Lai gan faktiski, ņemot vērā juridisko tehniku, Satversmes tiesa tieši atstāja nepārtraukt caurums likumā. Tā ir atsevišķa sarežģīta tēma, kas būtu drīzāk juristu doktorāna seminārās. Jā, piekrītu, jā. Un pēc tam Saeima gadu nedarīja neko. Visu to gadu Saeima ignorēja, un īsi pirms 1. maija, kas bija dots 2019. Gada 1. maijā, kad zaudēja spēku šie 5, 4, 3, attiecīgi tajā brīdī bija tie 3 vēl bija iestājušies, 5 jau bija pagājuši. Un tad steidzamības kārtībā tika sasaukta Saeimas komisijas sēde, ko mēs tagad darīsim, palicis nepilns mēnesis. Un deputāti norādīja, būs caurums likumā, uz ko Zemes reformas komiteja norādīja, ka lūdzu nemaldiniet deputātus, tiek atcelts vesels nelikumīgi pieņems likums, līdz ar to caurums iepriekš likuma nepaliek, norādot arī uz to, ka likuma LV jau ir konsolidējas versija, un pēc 2 nedēļām stāsies spēkā atpakaļ 6%. Taču šīs partijas deputāti zvanīja uz Satversmes tiesu, zvanīja uz likuma LV un palūdza, vai nevarētu iztaisīt tā, ka likuma LV apvieno likumus nelikumīgi. Vai nevar tā, ka visi tiesneši lasa likumus LV, nevis paši likums ordināli skatās. Un tā ar 2 telefonu zvaniem
deputāti panāca, kad laikraksta oficiālā izdevuma Latvijas Vēstneses redakcija un vispārējie nomainīja nākotnes redakciju, ieliekot iekšā, ka nav nekādas cenas. Nav ne 5, ne 4, ne 3. Tas ir absolūti nelikumīgi. Mēs to ilgi pētījām, arī bijām lūguši sākt kriminālu procesu attiecībā uz šādu varas ļaunprātīgu izmantošanu. Un tā parādījās, tieši tā parādījās šis šķietamais caurums likumā, kur nav nekas noteikts. Un tad arguments visiem bija tāds, ka ja jau Satversmes tiesa neatcēla likumu uzreiz, tad Satversmes tiesai esot licies, ka 4% ir derīgi. Tas ir absolūts populisms. Nekad tā nav bijis. Satversmes tiesa arī 2009. gadā neatcēla likumu uzreiz. Satversmes tiesa pateica, 5% ir pa maz. 0,25% ierobežojuma pieaugums nedara. Arī tad Satversmes tiesa neatcēla uzreiz. Tas, ka Satversmes tiesa Saeimai dod laiku, nenozīmē to, ka Satversmes tiesa atzīst, ka likums vēl kādu brīdi. Tas ir tāpatās, kā, piemēram, kā tagad mēs kā cilvēku spīdzinātu, un Satversmes tiesa pateikt, nē, spīdzināt cilvēks nedrīkst, viņus jālaiž ārā pēc nedēļas. Un tad mēs to nedēļu, tas cilvēks turpinās spīdzināt, pateikt, Satversmes tiesa konstatē, ka vēl nedēļu var spīdzināt. Tieši tas pats notika zemes īpašniekiem. Un Tieslietu ministrijas darbinieki, kuriem manā ieskatā, es neesmu atradzis nevienu darbinieku, kuram būtu pienācīga izglītība ekonomikā, kurš būtu kaut vai cenu teorijas kursu noklausījies augstskolā, kuram būtu priekšstats par to, kā veidojas cena, kas ir peļņa, kas ir ienesīgums, kas ir kas. Šie Tieslietu ministra darbinieki pēc Tieslietu ministra tā laikā pavēles faktiski bija pavēle pierādīt 4% dara. Es tikpat labi varētu pierādīt, ka Saeimas deputātiem ar 200 eiro mēnesi var izdzīvot. Es varētu uzrakstīt formulu. Kartupeļi maksā tik un tik, gaļa no rīta, it sevišķi derīguma termiņa beigām maksā tik un tik, un kad deputātam pilnīgi pietiek 200 eiro algu mēnesī. Šie aprēķini, ko viņi snieguši, ir neētiski. Viņi ir pret ekonomikas formulā. Un pats galvenais, viņi ignorē Satversmes tiesas spriedumus neskaitāms. Un visbeidzot bija tā doma, ko toreizējais Tieslietu ministrs norādīja šiem Saeimas deputātiem, kad jūs nedomājat, nav svarīgi. Nepieņemiet neko, lai paliek caurums likumā, jo mēs tagad pieņemsim jaunu regulējumu, ka būs lietošanas kārtība. Tas tiek ignorēts Baltijas civillikums. Pa priekšu Kārlis Ulmans faktiski, es nezinu, pieklājot vārdu pa kastrēt, pateikt, kastrē Baltijas civillikumu, pieņemot par gods vai vārdienai kaut ko šausmīgu. Cilvēks, kas ir noziedznieks, cilvēks, kur dēļ Latvijas zaudēs neatkarību, šis cilvēks par gods vai vārdienai, paņem un iejaucās likumdevē lauciņā un pats sev piešķirot visas tiesības, gan ministra prezidenta tiesības, gan likumdevē tiesības, gan valsts prezidenta tiesības un visu ko citu, viņš vienkārši pieņem likumu, kas ir absolūti briesmīgs. Tas saucamais civillikums, kas darbojas līdz pat šai dienai. Bet, jebkurā gadījumā, te mēs novirzamies drusku no tēmas, bet samaitojot visus šos principus, kas ieliks Baltijas civillikumā, kas tomēr ir pandekta tiesības. Baltijas civillikums faktiski, neskatoties to, ka tas pieņemts ir Krievijas teritorijā, faktiski Guberņai. Baltijas civillikums ir rakstīts kā zinātniskais darbs. Baltijas civillikums bija romiešu tiesību, pandekta tiesību apkopojums, zinātnisks darbs, kas pamato to, kāpēc cilvēkiem, kristiešiem jārīkojas tieši tā. Kārlis Ulmans to vienkārši ar šķērēm sašķērēja kopā ar savu komandu, izvedot pilnīgi citu. Un šis lietošanas kārtība ir, kur kāds jau galīgi sabojāt likumu vēl pāriet pāri šķērsā. Ko iedzīvotājs šī zemes drīkst darīt? Saules baterijas un drīkst likt? Nedrīkst, jo gaisa telpa pieder zemes īpašniekam un augļi pieder zemes īpašniekam. Viņi var kaut ko stādīt uz robežas. Visticamāk, nē, jo visticamāk, ja iestādījies tur kartupeļus, ja tie kartupeļi pieder zemes īpašniekam. Jo servitūts jau nedod tiesības uz augļiem. Personāls servitūts dod tiesības uz augļiem. Reāls servitūts nedod tiesības uz augļiem. Okay. Zemes dzīves, aka. Akā ūdens ir kas? Akā ūdens tiek zakts. Tieši tāpatās, kā Jēkabpils cietums nozaga ūdeni par 500 000 apmēram. Cietums zogi izrādās mūsu valstī. Jo cietums vienkārši pateica, mums ļoti vajadzēja ūdeni, tāpēc mēs paņēmām. Bet kam pieder tas ūdens? Zemes īpašniekam likumā tā rakstīts. Bet, protams, tad lietošana reāls servitūts uz zemi nozīmē, ka kundzei aka spici, lai laizdītu dārzu. Viņi taču zoga ūdeni katru dienu. Jo viņiem taču nav tiesības, jo vienkārši cilvēki, kuriem faktiski vai nu juridiskā zināšanas to nulē, kas tur ekonomiskā zināšanas ir negatīvas, šie cilvēki pieņem regulējumu ar šo lietošanas kārtību. Tātad šodien mēs varam tikai pastaigāties ar sunīti pa šo zemi. Bet kaut principā, kādu savādāk lietot, to mēs nevaram. Principā, jā. Un mums vēl ir tiesības un, laikam, arī pienākums remontēt tur kaut kādus piebraucamos ceļus. Tas vispār jautājums par piebraucamiem ceļiem Tieslietu ministrijas darbiniekiem, kad mēs uzdevām jautājumu, kam tu pieder asfalts. Atbilstoši judikatūrai asfalts pieder zemes īpašniekam. Par asfaltu kaut kā tiek maksāts atsevišķi. Par zemi 4%. Asfalts, ai.
tā kļūdiņa sanāca. Bet remontē to tomēr par Nē, bet zemes īpašnieks teorētiski tur var to asfaltu paņemt, jo saskaņā civila likuma viņam pilnīgs tiesības asfaltu. Tātad zemes īpašnieks var mierīgi, lai panāk starpību ar 4–6%, šī asfaltu uzvart un iestādi tur kartupeļus. Un viņam pat botļiem to nav vajadzīgi vairs, visticamāk. Labi, tad man tāds jautājums. Šodien mums ir zemes lietošanas tiesības. Jā, tas ir kurā nav aprakstīts to saturs. Saturs ir neskaidrs. Tā kā saturs ārpus Baltijas civila likuma, ārpus mēs nesaprotam, kādas mums ir tiesības lietojot šo zemi. Par to mēs maksājam 4% no kadastrālās vērtības gadā. Tātad par ko tagad ir strīds Satversmes tiesā? Šobrīd ir vairāki. Pirmkārt, tas, ka mēs kārtīgi reizi lūdzam atzīt to, kas zemes īpašnieki atzīt to, kas ir vairāk kārt Satversmes tiesa lēmusi, ka 4% nav taisnīga atlīdzība. Kāda būtu tā taisnīga atlīdzība? Taisnīga atlīdzība bija pareizi noteikta 2011. gadā, 2012., 13., 14. gadā, kamēr atkal populisti sāk grozīt. Latvija ir uzņēmusies starptautiskās saistības, Latvija parakstījusi līgumu ar Ameriku, Latvija parakstījusi līgumu Izraēlu. Šais visos līgumos noteikts, ka laikā, kamēr īpašums tiek izņemts no īpašnieku valdījuma, ja tas pieder attiecīgi Amerikas Izraēlas pilsoņiem, tad tajā laikā jāmaksā atlīdzība, kas ir pielīdzināma komercattiecībām. Attiecīgi, viens no tieslietu ministriem mums maldināja Saeimu, maldināja Satversmes tiesu, norādot uz to, ka civila likums esot novecojis, jo viņi esot arī Zulmans pieņemts 37. gadā, un vēl sliktāk Baltijas civila likums pieņemts 1886. gadā, ja nekļūdos. Tādējādi 6% esot novecojuši. Pilnīgs muļķības. Saeima 2014. gadā ir labojusi šo konkrēto civila likumu pantu un noteikusi, ka komercattiecībās peļņa ir apmēram 8%. Tas ir atbilst precīzi ekonomiskiem aprēķiniem, kāds ir kapitāla izmaksas. Arī augstākā tiesa, kad vēl nebija galīgi samaitājusies attiecīgi un ietekmējusies no šī populisma, norādījis uz spriedumos 2020. gadā, kā taisnīga atlīdzība 7,5% gadā. Tātad 2011., 12., 13., 14. gadā bija 7,5% gadā. 6% plus nodokļi. Tas pat ir pareizāk, jo 6% plus nodokļi. Tāpēc, ka gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki zemi bojā, piemēram, nelikumīgi izveidot kaut kāds būvis vai ko citu, tad nodokli palielinājums mājai, kas to zemi lieto, bet palielina zemē. Līdz ar to bija pareiza konstrukcija, ka nomas maksa bija 6% un papildus jākompensē tas nodoklis, jo nodokli rada pašdzīvokļu īpašnieki. Attiecīgi viņi saņem atlaides vai kā citādāk. Vēl pareizāk būtu, ka būtu kāpat kā ostās, kad maksā, pieņemsim, no starp 5 un 6% lietošanas maksu un neko vairs vispār neinteresējās. Un kad tur būtu ierakstīta iekšā personāls servitūti, kur attiecīgi pašvaldība jau dzīvokļu īpašniekiem pašiem piestādītu nodokļu rēķinus, jo tad sirmāmuļi, kurā pienākās 90% atlaidi par nodokļiem, viņiem vispār nebūtu jāmaksā šis nodoklis. Jo šobrīd sanāk, ka zemes īpašnieks saņem atlaidi par to, vai viņam ir atlaides pienākās, lai gan zemi lieto dzīvokļu īpašnieki. Tas ir absolūti nepareizi. Un vēl uzsver vēlreiz, Rīgas brīvostā tā nav, Ventspils brīvostā tā nav. Šajās zemes īpašnieki saņem savus fiksētos 5% no zemes kadastrālās vērtības. Par zemes kadastrālās vērtības atbilstību runāsim citreiz, bet nodokļus maksā, viņam nav jāmaksā nodokļi, nevar būt nodokļu parāds. Tas ir ļoti svarīgi. Man vēl tāds jautājums jums kā advokātam. Kā jūs domājat, vai vispār ir nepieciešami šie griesti? Varbūt vienkārši tas brīvais tirgus var, kaut gan mums te nav privāta tirgu attiecības. Griestus, mēs varētu teikt, ka griestus nevajag, bet tam vēl tie nav griesti. Par griestiem mēs varam runāt līdz 2008. gadām, un par griestiem mēs varam runāt attiecīgi kaut kādā laika posmā, ko Saeima ir atcēlus, Satversmes tiesa atcēlus. Šajā gadījumā mēs runājam par cenu. Ja mēs pateiksim, ka cenas nav vispār, tad būs jautājums, vai vispār drīkst sāk lietot šo zemi, pirms tu esi samaksājis. Tiksim, jūs, kad redzat, ka brauc autobuss, jūs taču negribētu katreiz līgumu ar autobusu šoferi par cenu. Jūs negribētu. Tieši tāpēc ir taksometram uz durvīm jābūt rakstītai cenai, lai tādā brīdī, kad jūs pacējat roku. Kad jūs ejat restorānā iekšā, jums jābūt ārpusē pie restorāna, lai nebūtu pazemojušas situācijas, ka jūs atnākat restorānā, jums kāds saka, ziniet, nē, pie mums maksā, ūdens 3 eiro, jūs esam meiteni tagad pa visai tārā, saka, ne 3 eiro pa dāļu. Tāpēc, ejot pa ielu, jau to jāsaprot, kādas cenas būs. Tas pats attiecās uz šo piespiedu nomu vai dalītam īpašumiem kā tādiem. Ja mēs pasakām, ka viena puse var sākt lietot svešas personas mantu, tad mums ir jāpasakot A, mums jāpasaka B, cik jāsamaksā par šīs mantas lietošanu. Un obligāti ir jāsamaksā avansā.
Tas nozīmē, vismaz tik daudz likumdevējs ir izdarījis, vismaz tik daudz likumdevējs ar visu populismu ir pateicis, ka jāsamaksā ir vismaz dažas minūtes pirms konkrētā lietošanas termiņa. 3 mēnešus uz priekšu mēs tagad maksājam. Jā, mēs maksājam 3 mēnešus uz priekšu, jā, un attiecīgi mums jāsamaksā civil likumā bija pusgads uz priekšu. Attiecīgi šai speciāls grozs civil likums piemērošanas kārtības likumā noteikti jāmaksā 3 mēnešus uz priekšu, kas nozīmē, ka 31. decembra vakar jāsamaksā par 1. janvāra lietošanu. Līdz ar to tas ir pēc būtības pareizi, jo piemērs, jūs īpašumā ienāk zirgs un apēd jūsu burkānus. Ko jūs darat īsti? Civilikumā bija noteikts, gan Baltijas civilikumā, gan attiecīgi Kārļa Ulmana sačakarētajā civilikumā bija noteikts, ka šo zirgu jūs varat aizturēt un attiecīgi pieprasīt par viņu izpirkumu maksu. Jūs jābaro, viņš jāapziņo policija, viss cits. Un šis apķīlāt šo zirgu un ķīlāšanas taksi nosaka attiecīgi tur lauksaimniecības ministrija. Mēs kādreiz rakstījām tiesību sargām vēstuli un teicām, kāds var būt, kad likumā rakstīts, ka par sveša priekšmeta kustoņu mānas nonākšanu to īpašumā var viņu apķīlāt un iekasēt 50 eiro, tiksim, pa zirgu, 40 eiro pa kazu un tam līdzīgi. Kāpēc šie tarifi nav noteikti? Tiesības sargs mums atbildēja, tas ir milzīgs Saeimas pārkāpums, ministrijas pārkāpums, bet es neuzlikšu pienākumu to novērst, jo viņi apsolas izdarīt to paši. Kā jums liekas, līdz šodien tas izdarīts? Līdz ar to ir svarīgi, kad ir pilnīgi bezjēdzīgi apķīlāt kazu vistu, ja jūs nevarat pateikt īpašniekam, cik par to jāmaksā. Nu, jūs apķīlējat tagad zirgu, atnāk īpašnieks, jūs sakat 100 eiro. Jūs sauc policiju un saka, tā ir izspiešana. Un beigās jūs noziedznieks. Līdz ar to likumdevējs nekad nevar pateikt A, nepasakot B. Bet sakiet, kā jūs vērtējat tomēr zemes īpašnieku izredzes panākt šos 6% tagad Satversmes tiesā? Satversmes tiesa nepasaka procentus. Satversmes tiesa pasaka, vai likums ir atbilst Satversmei vai ne. Es nezinu, konkrētais Satversmes tiesas sastāvs, vai viņš būs pietiekoši dusmīgs savā nolēmumā. Pirmais mēs nevaram prognozēt, un neviens nezina, kāds būs Satversmes tiesas spriedums, jo ar tiesu tā kā ar bitēm. Un ar advokātam ir aizliegts savam klientam dot prognozes. Tas būtu absolūti neētiski, es tad teikšu, kāds ir prognozes. Protams, visas intervijas, arī, ko sniedz Satversmes tiesas tiesneši, un visas faktiski liecina, ka šīs dusmas aug. Ja 17 gadu par vienu un to pašu. 8. gads, tagad 17. gads. Satversmes tiesā laikam nav bijuši tāds vienveidīgs lietas, kur Satversmes tiesa 2009. gadā pasaka 25% ierobežos. Neatbilst Satversmē, Saeima pieņem novembrī atkal 25%. Kāpēc jūs pieņem tieši 25%? Nu, mēs sākumā gribējām 50, 43, bet tas 25 smukāk izklausījās. Bet mēs taču tikko Satversmes tiesa pateica, ka nedarījām. Tagad tas pats tieši, tagad 30 pieņem. Jūs teicat 25 nedara, tagad pieņem 30. Tagad tas ir apstrīdēts. Jā. Līdz ar to es ceru, ka Satversmes tiesa pieņem zemes īpašniekiem labvēlīgu spriedumu. Es ceru, ka tas būs dusmīgs spriedums. Un es ceru, ka Satversmes tiesa šai spriedumā atkāpsies no kādreizējās kļūdas, jo Satversmes tiesa pirms gadiem 20 lietā, kas nav saistīts ar zemes nomu, pieņēma manā iestā kļūdainu spriedumu, pasakot, ka atceļot likumā parādās caurums. Nu, tas nav pareizi. Tad mums vajadzētu atgriezties pie iepriekšējā likuma varianta. Jā, tieši tā. Mums jāpasaka, ja Satversmes tiesa pasaka, ka likumā konkrētais Saeimas grozījums, tieši mēs runājam par grozījumiem, ja Saeima pieņem jaunu likumu, un Satversmes tiesa pasaka, ka šī likuma 1. pants nedarbojās, tad likumā 1. panta vietā caurums. Tas ir loģiski, jo tad 1. panta nav, un Satversmes tiesa viņu nevar aizpildīt. Piekrīt, jā. Bet ja Satversmes tiesa pasaka, ka, teiksim, šobrīd alkoholu var pirkt līdz 8, un likumdevējs pasaka, turpmāk svētdienās alkoholu lietot vispār nedrīkst. Pieņem grozījums, vienkārši vienu pantu. Pieņem rītā pantu, alkohola aprits likuma pantu grozījumu, alkoholu Latvijas svētdienās pirkt nevar. Satversmes tiesa šo pantu atceļ, un pēc tam nevar būt tā, ka likumā ir caurums, un ka svētdienās ne šis, ne tas, un tad mēs uzdosim, kas svētdienās tagad notiks. Un viss teiks, ziniet, mums Satversmes tiesas judikatūra izveidojās pirms gadiem 20, atsaucoties turklāt uz, man liekas, Čehijas vai Dienvidslāvijas konstitucionālo tiesu, ka tad izveidos caurums, kas Satversmes tiesai Saeimai maksimāli ātri jāizlaupa. Tas nepareizi. Tas nepareizi pēc būtības. Ja tiek atsauts viss likums, viss grozījums, vai attiecīgā grozījuma pat pāns, bet mūsu gadījumā tiek atsauts viss likums, tad
nevar būt caurums likumā. Nevar būt tā, ka katram tiesnesim jāizpilda. Jo es vēl saprotu, ka tiesnesis to caurumu aizpildīt, jo tiesām ir tiesības aizpildīt likuma robus. Bet ko tad darīt veikalnieks? Ko darīt, lai Maksim vai Spice, ja būtu šādi, vai Rimī, vai ko darīt? Ja satversmes tiesa pateikt, kad Saeimai dos laiks tagad attiecīgi grozīt likumu, pusgadu vai gadu. Ko tad darīt katru svētdienu veikalnieks? Man vēl tāds jautājums, tas laikam interesēs vairāk dzīvokļu īpašniekus. Redziet, kā iedzīvotāji uzskata, ka viņi jau šodien maksā pa daudz par zemes lietošanu. Tā vienmēr ir bijis. Bet zemes īpašnieki vienmēr uzskata, ka viņi saņem pa maz. Kāpēc vispār izveidojās tāda situācija? Tātad pirmais par daudz un par maz. Loģiski tas ir par maz. Dzīvokļu īpašniekiem ir taisnība tikai vienā aspektā. Tātad te mums jāatgriežas pie vēstures. Pirmkārt, šis ir politiski ļoti sarežģīts process. Tātad mums jāatcerās, ka Latvija bija okupēta. Latvijā bija Krievu karaspēks un Krievu karaspēka Baltijas karaapgabala štābs bija Rīgā. Līdz ar to lielākā daļai Baltijas karaapgabala virsniekiem Rīga bija sapņu pilsēta, kur palikt. Un saskaņā ar Padomju Savienības likumiem katram atvaļinātam Krievu virsniekam bija tiesības arī tad, ja viņš dienēja vienalga kur. Kaut vai Vladivostokā viņiem bija tiesības izvēlēties vai pensijā dzīvot Rīgā. Līdz ar to Rīgā izveidojās milzīgi neadekvāti mikrorajoni, kurās bija milzīgs Krievijas armijas virsnieku kontingents. Līdz ar to tāpēc bija šie politiskie lēmumi, ko darīt ar visiem šiem nepilsoņiem, kas faktiski no kuriem daļa pat nekad nebija dzīvojis Latvijā, bet bija atbraukuši pensionēties uz Latviju. Līdz ar to bija vienošanās starp Amerikas prezidentu un Krievijas prezidentu par to, ka Krievijas karaspēks tiks izvākts no Latvijas un atstājot Krievu virsnieku pensionārus, jo viņi taču ir jau veci cilvēki. Likteņa ironija, kāda veci cilvēki? Mēs zinām, ka Krievu armijā kādā vecumā pensionējās. Līdz ar to tad šie likumi jāstās kontekstā, jo tajā brīdī tika pieņemts lēmums. Mēs gribējām atjaunot Latvijas Republikas kontinuitāti, mēs gribējām norādīt, ka mēs esam tās 40. gada 17. jūnija attiecīgi republikas turpinātāji. Līdz ar to mēs gribam atjaunot zemes grāmatu uz 17. jūniju, cik iespējams, atjaunot īpašumtiesības zemes īpašniekiem, bet attiecīgi bija uzbūvēts mājas, savrupmājas un daudzdzīvokmājas. Par savrupmājām likumdevējs pateica skaidri un gaiši. Ja savrupmāja pieder Krievijas pilsonim, vai precīzāk, ja te pieder Latvijas pilsonim, zemi pēc certifikātiem dabūt nevar, un tā tiek atgriezta vēsturiskiem īpašniekam. Jo tas likās tā loģiski. Tu atnācis būvēt māju, zinot, ka zemes īpašnieks ir Sibīrijā gājis bojā vai izsūtījumos dzīvo vai kur citur. No likumdevējas skatu punkta tas likās loģiski. Un tad tas tika attiecināts pēc tam arī uz daudzdzīvokļu mājām. Likumā sākumā vispār ierakstīja, ka varēs zemi attiecīgi par certifikātiem dabūt tikai pilsoņi arī daudzdzīvokļu mājās, lai būtu tas pats, kas savrupmājām. Un pēc tam likuma lēnām piefrizēja, bet jebkurā gadījumā tajā brīdī pieņem lēmumu zem daudzdzīvokļu mājām vienkārši atdot. Jo tur ir gan Krievijas pilsoņi, gan Ķīnas pilsoņi, labi, Ķīnas tur mazāk bija. Vienkārši tika pieņems lēmums zem daudzdzīvokļu mājām vienkārši atdot. Un kā jūs šo lēmumu vērtējat? Kopsakarā ar tiem 100 000 virsniekiem faktiski liekas, ka politiski es būtu tāpat lēms droši vien toreiz, jo mēs gribējām to kontinuitāti nodrošināt. Es teiktu, tur bija kļūdu sērija, tāpat kā nokrīt lidmašīna no viena kļūda, bet kļūdu sērija. Jo es uzskatu, ka vispār nevajadzēja ļaut privatizēt šos dzīvokļus tām personām, kas bija Latvijā nokļuvuši laikā, kad Latvija bija okupēta. Manā iestā pirmkārt nevajadzēja privatizēt dzīvokļus, bet mājas vajadzēja privatizēt. Manā iestā nepareizi bija privatizācijas process kā tāds, ka privatizēt dzīvokļus, un tagad mēs mēģinām šos dzīvokļu īpašniekus apvienot kooperatīvas biedrībās, bet vajadzēja uzreiz darīt tā kā citās valstīs, ka tiek privatizēta māja un dzīvokļu īpašnieks dabū paju uz dzīvokli. Bet no trešās puses mēs jau vēlējāmies attīstīt nekustamā īpašuma tirgu, lai sākos kreditēšana un viss cits, un līdz ar to mēs radījām šo kondomīnijuma priekšmetu šo dzīvokli. Un tad sākās netaisnība par dzīvokļu īpašniekiem. Jo dzīvokļu īpašnieki, vienalga vai viņi Latvijas pilsoņi, Krievijas pilsoņi vai kas cits, ja viņi privatizējuši dzīvokli, viņi samaksājuši par šo dzīvokli konkrētu certifikātu skaitu, kas iekļauj arī zemes vērtību, bet zemi nav dabūjuši. Līdz ar to dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka viņi nonākuši netaisnībā, bet katrs atsevišķais lēmums bija šķietam pareizs tajā politiskā situācijā. Jo, tā jau vienmēr notiek. Jā, bet es tad iedomās, 90. gadi, Krievijas armija iet ārā.
Mēs paziņojam, ka mēs tagad privatizēsim šīs valstīm pašvaldību piedarošās mājas, tā skaitā, ko būvējuši attiecīgi Krieva armija un viss cits. Mēs pieņemam lēmumus privatizēt, un tagad, kā tas ir, Krieva armija tad uzbūvējas, teiksim, Purciemā 3 mājas, ja. Tur dzīvo Krievu virsnieki. Ļaus šiem Krievijas virsniekiem tagad privatizēt šos dzīvokļus, vai ne? Ja neļaus, tad atkal tā būtu diskriminācija par blakus māju, jo viņi taču jau pensionāri, kā 50-gadīgie. Nu, tas ir sarežģīts. Jā, bet atgriežamies varbūt pie tā jautājuma, ka iedzīvotāji maksā pa daudz, Kā viņi paši uzskata, bet zemes īpašnieki saņem pa maz. Tomēr, kā var šīs intereses kaut kā sabalansēt? Pirmkārt, dzīvokļu īpašnieki vairs sen jau nesaka, ka viņi maksā pa daudz, jo principā dzīvokļu īpašnieki paši redz, kāda nirgāšanās notiek par zemes īpašniekiem. Un mēs esam pa šiem gadiem kopā dzīvokļu īpašniekiem nonākuši zināmā Stokholmas sindromā. Mēs ar viņu pārstāvjiem esam izrunājuši visus aspektus. Mēs drīzāk kļūsim par labākiem draugiem. Apmēram tā kā Pirmā pasaules karā, kad vācu karavīri ar attiecīgi Latvijas karavīriem un Krievu karavīriem kopā gāja uz pirti un sestdienas vakarās kopā svinēja Ziemassvētkus. Mēs esam tuvu tam, jā. Mēs rakstām abas kopējas vēstules. Saimē mēs rakstām kopējas vēstules, beidziet ņirgāties. Beidziet ņirgāties. Mēs zemes īpašnieki saprotam netaisnību pret dzīvokļu īpašniekiem. Pilnīgi vienalga, kas viņi bija 91. gadā, kad Latvija 90. gadā kļuva neatkarībā, de facto 91. gadā. Mums jau vairs nav vienalga, vai viņi bija Krieva armijas virsnieki, vai viņi bija čekisti, vai viņi bija aģenti čekis, vai viņi bija Latvijas pilsoņi. Viņi vienkārši ir zemes lietotāji, jā. Par šiem 30 gadiem, 30, jau cik 34 gadu pagājuši, 35 gadu pagājuši. Kāda starpība, kas viņi bija pirms 35 gadiem? Viņi šobrīd jau ir parasti Latvijas iedzīvotāji. Mums neskatoties uz milzīgos sabiedrības integrācijas fondu, viņiem jau sen integrējušies Latvijā, vismaz jābūt integrētiem. Labi, es tad savādāk varbūt to jautājumu uzdošu. Tagad sakarā ar to, ka tā kadastrālās vērtības arī tiks pārskatītas pakāpeniski, un arī jūs cīnaties par 6%, vai dzīvokļu īpašnieki vispār varēs nomaksāt to zemes lietošanas maksu? Tā zemes lietošanas maksa ir ņirgāšanās. Vienkārši viņi dzīvokļu īpašnieki rēķinā. Iedomājieties, kad jūs maksājat par dzīvokli, teiksim, dzīvokļu ekonomiskā cena, par ko dzīvokli var izīrēt, kaut kādi 500 eiro mēnesī. Plus komunāli maksājumi, elektrība, ūdens, kas katru gadu paliek dārgāks, nevis lētāks. Pastāties, kas tād notiek ar Rīgas domniekiem, kas populisti nodarbojās un stāst par to, ka Rīgas siltums viņam esot sūdu pasniedz, tā saka deputātiem. Sūdi. Reijas kundze, jā. Neminēsim vārdām, jā. Okay. Bet iedomājieties, jūs esat dzīvokļu īpašnieks. Un tagad jums ir elektrības rēķins jāsamaksā kaut kādi, pieņemsim, 50-60 eiro. Jums jāsamaksā par siltumu, par dzīvokli, teiksim, 70 eiro ziemas mēnešos. Varbūt. Es nezinu, kā dzīvoklis attiecīgi, kā kurš maksā. Jums tas jau tāds dzīvoklis Jaunceltnē kaut kur vai tāds liels dzīvoklis Rīgā. Pieņemsim 50 kvadrātmetru dzīvoklis. Tagad jums ir kopējais rēķins par dzīvokli. Komunālos maksājumos jums jāmaksā, pieņemsim, nedaudz vairāk pār 100 eiro mēnesī. 150. 150. Un pie šiem 150 ir vesels 1 eiro mēnesī zemes noma vai 2. Citiem vēl vairāk to. Vairāk. Tas ir tas smieklīgākais. Tad runāsim par to, ka tas ir klājuši populisms pateikt, ziniet, mēs neko nevaram darīt. Mēs, Saeimas deputāti, neko nevaram darīt elektrības rēķiniem. Mēs jau jums OIK noņēmām, ko bijām jums nelikumīgi uzlikuši. Mēs jums nevaram palīdzēt nekādā veidā ar gāzi, mēs jums nevaram nekādā veidā palīdzēt ar ūdeni, atkritumu apsaimniekošu visu citu. Bet mēs varam samazināt jums no 151 uz 149. Samazinot zemes piespiedu nomu. Piedodiet. Man pat vārdu nav aprakstīt šādu ņirgāšanos. Un kas ar šo, kāds signāls tiek dots ārvalstu investoriem? Kāds signāls tiek... Jūs neredzat, kāda dzīvokļa cena Rīgā Lietuva un Viļņi? Jūs nezināt, kāda zemes cena Rīgas centrā? Rīgas centrā zemes cena šobrīd dēļ Saeimas ar šī huligānismu ir kļuvusi 3 reizes zemes pašizmaksas. Zemes pašizmaksas pilsētās. Mīļie cilvēki, parunājot par kādu ekonomistu, lai jums pastāst kāds ekonomists, cik maksā jebkuras pilsētas, kas nav pamesta zemi. Ja mēs pieņemam, ka pilsēta tiek pamesta, tad visu pilsētu var nopirkt par 1 eiro. Bet tā ir pamesta pilsēta, kurās tukši logi, kuros ilpo vējš un pa ielām skraida suņi. Bet pilsēta, kurā nav pamesta, pašizmaksa vienam zemes kvadrātmetram ir krietni virs 100 eiro kvadrātmetrā. Krietni virs 100. To jau Liepājas pašvaldība bija noskaidrojusi par kādiem 20. Es domāju, šobrīd pašizmaksa Rīgas zemē ir starp 100 un 200 eiro kvadrātmetrā. Labi, bet es tad varbūt pēdējo jautājumu uzdošu. Mums tagad ir skaists
dalītāja īpašuma izbeigšanas likums. Vai, mēs tagad parunājam par tām problēmām, kas ir, jā, bet viens no risinājumiem ir dzīvokļu īpašniekiem izpirkt zemi. Vai dzīvokļu īpašnieki izmanto šo iespēju, kādi ir jūsu dati? Dzīvokļu īpašnieki izmanto šo iespēju, un man ir daļai jāpiekrīt Saeimai un Satversmes tiesai, ka nevar būt kaut kāda katreiz individuāls vērtējums, jo šis individuāls vērtējums katreiz šo procesu padarīt praktiski par neiespējamu. Protams, es uzskatu un piekrītu arī dzīvokļu īpašnieku biedrībām, ka tas bija jādara ar likumdevējiem, šī kļūda un nosacītā kļūda. Mums atšķirās tikai jautājums, vai tā ir kļūda 91. gada, 95. gada, 98. gada, kurā gada kļūda tā ir likumdevēja darbības sērija. Bet, ja likumdevējs pieņēma reiz lēmumu, ka certifikātos iekļaus zemes cena ir iekļauta, tad likumdevējiem bija jāpasaka arī vārds B, un ka mēs atradīsim to trūkstošos kaut kādus 200 miljonus vai 300 miljonu, kas toreiz tie bija vēl mazāk, toreiz tie bija 50 miljoni kaut kur 92 tūkstošu gadu sākumā. Lai izpirktu visu zemi, kāds tā vērtība toreiz bez maksas atdot, jo likumā arī noteikts, ja valsts iegūst, viņai jādod bez maksas, tā jau likumā vienmēr bijis noteikts. Jo certifikāts samaksāt arī par zemi. Jo certifikāta cenā zeme bija kā piedeva. Cits starp zemes komponents cena katram dzīvoklim vienmēr ir 10% Latvijā. Pēc statistikas. Ja jūs paņemat, teiksim, ja jūs būvējat māju, jauno projektu vai savrupmāju vai kas, tad apmēram vidējā aritmētiskā Rīgu, vidējā temperatūras slimnīcā, ka zemes komponenti vienmēr 10%. Tātad, ja dzīvokļa cena ir 1000 eiro kvadrātmetrā, tad no šiem 1000 eiro dzīvokļa kvadrātmetru 100 eiro ir zemes attiecīga proporcija. Ar šo formulu arī diezgan vienkārši var viss noteikt, un arī vice versa. Ja dzīvokļa īpašnieks šobrīd nopērk zemi un pārdod jau dzīvokli visu zemi, tad viņa dzīvoklis paliek par šiem 10% apmēram dārgāks. Līdz ar to viņš nezaudē no tā zemes iegādes nekādā gadījumā. Par izpirkšanu, tad no vienas puses tas bija Saeimas pienākums izpirkt, tā atjaunot taisnīgumu, un ja tas būtu izdarīts, tad saprotiet, valsts, man liekas, ekonomikas ministrija un arī citi ekonomisti rēķinājuši, cik valsts samaksājusi ierēģiem algās par to, ka viņi uztur šo dalītu īpašumu. Tātad mēs pareiķinām šo ierēģņu armiju. Man liekas, ka apmēram drīz būs jau 500 miljārdi sasniegts, cik samaksāts ir tikai tehniskos izdevumos par šo institūtu uzturēšanu. Dalītu īpašumu institūtu uzturēšanu ir Tieslietu ministrijā vairāk darbinieku nodarbojas tikai ar to. Rīgas domē nodarbojas, Jūrmālas domē. Viņi nodarbojas tikai dalītu īpašumu. Tad daudz vairāk bija uzreiz izpirkt un valsts nekustamās īpašumos vesels kabinets darbiniekiem, kas izraksta rēķinus par garāžām kaut kur. Viņi sūdzās par to, ka viņiem ir 70 000 vai 49 sākumā 1000 eiro zaudējumi tikai par pastu izdevumiem, lai nosūtītu tikai paziņojums par to, cik maksā šī zeme. Viņiem jāsniedz līgumi, iedomāties garāžu īpašnieks. Bet tagad mēs runājam par pašvaldības zemi un valsts zemi, vai ne? Iedomāties, ka valsts vai pašvaldības zeme ir zem garāžām kaut kur. Viena no problēmām. Līdz ar to ir. Mēs pareiķinājām, ka principā, ja mēs to dalītos īpašumus izbeigsim tādā tempā, kā pašlaik paredzēts, kādu 1% gadā izpirks, tad vēl kaut kāds 50 gadus vismaz izpirksim un vēl 50 gadu darbosies. Attiecīgi šīs privatizācijas komisijas, viss noteiks funkcionāls platības, tur būs mērnieki, tur būs aptaujas, tur tiesas skatīs, administratīvās tiesas skatīs jautājums, vai pareizi notiek funkcionāla platība. Tur 500 miljardi saskties ļoti ātri. Mēs ļoti labi mākam. Tad rīkojams labāk proaktīvi. Mums ir Rīgas stacija, mums ir Zelta pāles Daugavā, mums ir lidostas. Mēs mākam iznīcināt naudu. Mēs esam vislabāk. Es teiktu, pirmā vieta Eiropas Savienībā naudas iznīcināšanā. Mēs mākam pilnīgi visiem saviem radiem izveidot darba vietas, integrācijas fondus un visu kādu citus fondus. Mēs mākam visiem šoferu dēliem. Principā, manuprāt, mēs mākam perfekti. Vienkārši nodokļu maksāt naudu, iztērēt un nākušo 3 paudžu. Labi, tad cerēsim, ka tomēr izdosies likumdevējiem kaut kādu kompromisu atrast un sabalansēt dzīvokļu un zemes īpašnieku intereses. Un es saku paldies Normandam par interesantu sarunu. Paldies, jā.